Zaudējuma apjoms viena gada laikā sasniedz 4 gados iegūto peļņu. Tik skarbi ir banku paziņojumi par pagājušo gadu. Banķieri ir atzinuši, ka lielāko kredītiestāžu pērn ciestie zaudējumi ir milzīgi, tik mazam tirgumu kā Latvija. Vai sliktie darbības rādītāji var apdraudēt banku stabilitāti un vai zaudējumi patiešām uzskatām par neatgūstamiem? To skaidro Edgars Eihmanis. Pagājušo gadu Latvijas Komercbankas beidz ar rekordlieliem zaudējumiem, teju 800 miljoniem latu. Summa ir tikai nedaudz mazāka par peļņu, ko šīs pašas bankas guva iepriekšējo 4 gadu laikā. 2009. gadā Latvijā Svedbanka zaudējusi vairāk kā 302 miljonus latu, Sebbanka 128 miljonus, savukārt Parex bankas mīnusi pārsnieguši 107 miljonus latu. Trešās lielākās Latvijas Komercbankas Nordea zaudējumi salīdzinoši bijuši daudzkārt mazāki, nepilni 40 miljoni latu. Zaudējuma iemesls ir tikai un vienīgi ekonomiskā krīze, kas ir skārusi Latvijas uzņēmumus, Latvijas privātpersonas, ietekmējusi viņu spēju atgriezt saulaicīgi, precīzi saskaņā ar sākotnējiem līgumiem savus kredītus. Kā rezultātā bankām ir jāveido saulaicīgi uzkrājumi šādiem aktīviem. Pēc Zviedrijas centrālās bankas aplēsēm Zviedru banku kopējie zaudējumi laikā no 2009. līdz 2011. gadam sasniegs 10,8 miljārdus latu, lielākā daļa no tiem tieši Baltijas valstīs. Tomēr, lai arī skaitļi iespaidīgi, šī brīža mīnusi iespējams ir tikai nosacīti. Kā prognozē ekonomists Vjačeslavs Dombrovskis, zaudētā nauda vismaz daļēji tiks atgūta. Es gribu uzsvērt to, ka uz dotu brīdi nav zināms, cik lieli būs šī reāli zaudējumi, jo, principā, bankam ir tiesības piedzert šis zaudējumus, un viss būs atkarīgs, un bankas mēģinās piedzert šis visus zaudējumus, un viss būs atkarīgs no tā, cik lielā mērā bankam tās izdosies. Cita starpā zaudējumu atgūšana iespējama arī realizējot aizņēmēju ķīlas. Atsakoties kreditēšanai, tirgus atdzīvosies, līdz ar to tās varēs pārdot daudz izdevīgāk. Šādu versiju netieši pieļauj arī Finanšu un Kapitāla tirgus komisija. Zaudējumi ir visnotaļ reāli. Protams, ka jums pastāv cerība, ka jūs daļu no šiem zaudējumiem atgūsiet tirgus situācijai uzlabojoties, bet jums ir jābūt līdzekļiem, lai jūs nodzīvot līdz šai tirgus situācijai. Un pagājušā gadā akcionāri ir darījuši to, lai attiecīgās bankas nodzīvotu. Komisija aizgājušo gadu vērtē kā apmierinošu, par spīti drūmajām prognozēm, apokaliptiskos scenārijus par iespējamo krahu Latvijas bankām izdevies apiet. Par to visai dāsni gādājušas Skandināvu mātes kompānijas un vietējie nodokļu maksātāji. Tikmēr banku sektorā manāmas arī pozitīvas iezīmes. Veicot tiešos pakalpojumus, vairākas bankas guvušas labu peļņu. Pagājušā gadā šī operacionālā peļņa, tā ir peļņa pirms nodokļu maksājumiem un uzkrājuma izveidošanas, bija 322 miljonu latu apmērā, kas ir tikai pa 1/5, 21% mazāk nekā tas bija aizpagājušajā gadā, 2008. gadā. Tā kā kopumā, es domāju, var teikt, ka ir apmierinoši. To, kāds izvērtīsies 2010. gads, finansisti vērtē piesardzīgi. Zaudējumi noteikti būšot mazāki nekā šogad, taču uz peļņu cerēt vēl pāragri. Edgars Eihmanis, Andris Jasinskis, LNT.